Aizliegts vienošanās, jeb karteļi, tiek rūpīgi slēpti no sabiedrības acīm. Vēl jau vairāk tāpēc, ka par dalību kartelī var piemērot bārgu sodu un izslēgt tā dalībnieks uz 3 gadiem no turpmākajiem iepirkumiem. Lai veiksmīgi cīnītos un atklātu aizliegts vienošanās publiskajos iepirkumos, mums ir ļoti būtiska pasūtītāja līdzdalība. Pasūtītāji, saņemot uzņēmumu piedāvājumus, ir pirmā acis, kas var saulaicīgi atpazīt aizliegts vienošanās pazīmes un ziņot par tām mums, konkurences padomei. Nereti par karteli liecina sakritības dokumentos. Vienlaikus iesniegt piedāvājumu, vienas un tās pašas kontaktpersonas, līdzīgas cenas vai citi faktori. Lai atvieglotu negodprātīgu uzņēmumu identificēšanu, konkurences padome ir sagatavojusi iepirkuma rīkotājiem ceļvedi, karteļu signālu sarakstu. Tas sniegs atbildes uz tādiem jautājumiem, par ko nedrīkst vienoties uzņēmumi. Kādas karteļu pazīmes ir iepirkumā? Kādas preventīvas darbības var veikt karteļu riska mazināšanai? Papildus vēršam uzmanību, ka atbilstoši jaunajiem publiskā iepirkuma likuma grozījumiem pasūtītāji šobrīd paši var izslēgt pretendentus no tālākas dalības iepirkumā, ja tiek saskatīts pārliecinošas norādes par saskaņotām darbībām. Tāpēc ir būtiski, ka pasūtītāji šīs norādes spēj identificēt. Pasūtītāji, nāciet konsultēties, lai kopīgiem spēkiem varam veidot caurspīdīgu un godīgu iepirkumu vidi.